Lai cik plašs un bagātīgs produktu saraksts mēs uztaisītu, vienmēr būs produkti, kuri nebūs tur iekļauti, un ir saprotami, ka tev kaut kādā brīdī radīsies jautājums, ok, vai es drīkstu ēst šo, vai es drīkstu low-carb uzturā ēst šo. Un iziesim cauri, kas ir tie kritēriji, pēc kuriem tu vari izvērtēt, vai tu šo produktu vari vai nevari ēst low-carb uzturā. Un šie ir noteikumi, kas attiecas tieši uz low-carb uzturu produktu izvēli. Tātad, kā tu vari zināt, vai tu šo, jebkuru produktu drīkst ēst low-carb uzturā? Un tad ir četri galvenie kritēriji, kuriem būtu jāiziet cauri. Tātad, numur 1, vai produkts ir galvenokārt veidots no sarkanā saraksta izēvielām. Tātad, tev ir sarkanais saraksts, paskaties, vai tas produkts ir galvenokārt tur veidots no cukuriem, no graudaugiem, respektīvi, no tiem pamatelementiem, kas atrodas sarkanajā sarakstā. Piemēram, ja tā ir tēkrota cukuriņa, tad nē, protams, ka nē, jo tāpēc tas nozīmētu, ka tu pievieno 100% produktu no sarkanā saraksta. Tātad, izēj sarkanajam sarakstam cauri, tu redzi, ka produkts neatbilst nevienam vai produkts nav veidots no neviena no šiem produktiem. Labs piemērs īstenībā šeit ir šitās kviešu sausmaizītes vai rīsu sausmaizītes. Man citreiz bieži vien jautā par viņām. Rīsu sausmaizītes vai kviešu sausmaizītes, ja tā padomā, ir veidotas vai no rīsiem vai no kviešiem, kas tad ir mums tajā sarkanajā sarakstā. Un līdz ar to atbilde šeit arī būtu nē, tu šo produktu neielikt low-carb uzturā, jo viņš ir veidots no tiem produktiem, kas mums ir sarkanajā sarakstā, lai gan tur tie ogļhidrāti ir varbūt bišķiņi zemāk. Tātad otrs jautājums, ko tu sev uzdod? Tātad pieņemsim, ka tavs produkts izturēja pirmo kritēriju. Otrs jautājums ir, vai ogļhidrātu daudzums uz 100 gramiem produktu ir vairāk kā 15 gramu ogļhidrātu. To tu redzēsi uz iepakojuma. Ja produktam ir iepakojums, tad tur būs virsū arī uzturvērtība. Principā visi dārzeņu un augļi un gaļas tu jau zini, ka tur nav ogļhidrāti, bet dārzeņu un augļi ir tādas, principā visi būs iekļauti jau sarakstos, tā kā par to arī nav jāuztraucās. Ja nu gadījumā kāds nav droši uzrakst un pajautā, bet tātad tu paskaties uz iepakojumu, tas pats īstenībā attiecas arī uz gaļām, tur būs, ja tu pērci šašliku, tur būs uzturvērtība rakstīt. Un tātad, tu paskaties uz iepakojumu, tu paskaties uz kopējiem ogļhidrātiem, un tu paskaties, cik tur ir kopējo ogļhidrātu. Ja tas ir virs 15 gramiem, tad visticamāk šo produktu mēs izlaidīsim. Un tam ir vēl nākamais noteikums, bet visticamāk, un uzsvers uz vārdu visticamāk, jo ir izņēmumi, bet ja produktam ir vairāk kā 15 gramu ogļhidrātu saturā, tā kā kopējie ogļhidrāti, tad mēs visticamāk šo produktu izlaidīsim. Bet uzreiz nākamais jautājums, kas ir jāuzdod, ir, cik daudz man šis produkts būs nepieciešams. Jo, piemēram, balzamiko ētiķa sastāvā ir 17 gramu ogļhidrāti, bet ja tu lieto tikai vienu teikarot uz visu ēdienreizi, tajā vienā teikarotē būs burtiski būs 1 vai 2 gramu ogļhidrātu. Līdz ar to es atļautos viņu lietot, lai gan viņš pārkāptu šo noteikumu. Bet es viņu atļautos lietot, tāpēc, ka viņu vajag vienkārši nenormāli mazos apjomos. Un savukārt bet arī žāvēti garšaugi, jūs paskatīsieties tur, teiksim, jebkuram žāvētam zaļajam garšaugam. Un šeit es tagad saku un es atcerējos par vienu lietu, kam ir jāpievērš uzmanība. Šeit mēs runājam par tīriem garšaugiem, kas nav garšvielas, kas nav barbecue tur garšvielas, bet šeit mēs runājam par, kaut kādu, es negribu saukt nevienu uzņēmumu, bet kur ir iepakojumā tikai vienīgi garšaugi. Garšaugi saturēs arī 60 gramus ogļhidrātu vai pat vairāk, bet atkal, kad tu pēdējais izēdi veselu paciņu ar tiem garšaugiem, nekad, un tajā paciņā pat nav 100 gramu iekšā. Līdz ar to par garšaugu lielo ogļhidrātu daudz arī nav jāsatraucas, jo tu burtiski lieto mazāk kā gramu tur kaut ko liekot klāt, un par svaigiem vispār nerunājot. Svaigos garšaugos ir stipri mazāk ogļhidrāti. Tā kā par to arī nav jāuztraucās. Viena lieta, ko es pie garšvielām uzreiz varu pieminēt, ir tieši par visām šitām gaļas garšvielām un barbecue garšvielām paskaties, vai sastāvā nav cukurs. Nevis tajā sastāvā, kur ir rakstīta kopējie ogļhidrāti, tauki un šitās lietas, bet sastāvā, ko tas produkts satur. Un ja tu redzi cukuru, un tad tu redzi, ka kopējie ogļhidrāti ir ļoti augsti,
tur teiksim 67, un tu redz, ka tā ir kaut kāda barbekju garšviela, tad visticamāk, un tur nav pārsvarā visi tikai vienīgi zaļumi, tad visticamāk tur pusi no tās garšvielas ir cukuru, un es esmu redzējis daudz tādas ir tīpaši gaļas un barbekju, tādas amerikāņu garšvielas, tur ir nenormāli daudz cukurs, no tām gan es izvairītos. Un tātad ceturtais jautājums, ko sev jāuzdod ir, vai es jau zinu, ka man šo lietu nevajadzētu ēst, bet es vienkārši šobrīd izmiksīgi meklēju, kā apiet noteikumus. Un tas ir tāds godīgs jautājums, ko sev pajautāt, jo sākumā varētu likties bišķiņ pagrūti, un es pats no savas pieredzes varu teikt, ka no sākuma es arī mēģināju izdomāt, kā es varu apiet noteikumus, kā es varētu iežuļīt kaut ko iekšā, un kā es varētu apēst to, ko es zinu, ko man labi nevajadzētu ēst. Tā kā, ja tu zini, ka tev to produktu nevajadzētu ēst, bet tu vienkārši meklē kaut kādus ieganstus, kāpēc un kā tu viņu varētu iedabūt iekšā savā ēdienkartē, tad arī tu zini, ka tev šo produktu nevajadzētu ēst low-carb uzturā. Sarkanajā produktu sarakstā būs uzrakstīti produkti, kas ir pilnībā jāizslēdz no uzturu. Un zinot, ka low-carb uzturā var lietot līdz pat 135 gramiem ogļhidrātu, tev varētu rasties jautājums, vai es drīkstu ēst produktus no sarkanā saraksta, bet joprojām iekļaujoties 135 gramu ogļhidrātu limitā? Un man atbild uz šo jautājumu ir nē. Un lūk, pēc. Lai gan vadošais kritērijs, pēc kā produkti ir ievietoti sarkanajā sarakstā, ir ogļhidrāti, tas nav vienīgais kritērijs. Numur 2 ir tas, ka darīt lietas uz 100% ir daudz vieglāk nekā uz 98%. Jo atverot logu uz to, nedaudz jau kaut ko var, vienu končiņu, nekas jau slikts nenāks. Tu atver tā kā mentālu logu uz konstantu tirgošanās ar sevi katru dienu, jo ja tu tā uz 98% tam pieies, tev visu laiku būs jātirgojas ar sevi, kad es varētu iešmaukt to končiņu iekšā, kad es varētu iešmaukt to maisu šķēli iekšā, kad es varētu to ielikt. Ja tu tā 100% izdomās to darīt, ja tu tā 100% pieķersies, tad tev no sākuma būs jāsaskarās ar tādu pašu pretestību, varbūt sākumā, kā tev bija darot tos 98%, bet pēc pāris dienām tev ar šīs pretestības nebūs, jo tu jau vienkārši zini, atbildi ir nē. Un ja atbildi vienmēr ir ne uz šitām mazajām lietām, tad tev pazūd šis tirgošanās elements, kas atņem rītīgi daudz enerģijas no sevi. Un trešā lieta, pat mazos apjomos īpaši cukurotie produkti neļaus ķermenim veikt tādu raitu pārēju uz to tauku vielmaiņu. Un joprojām periodiski tiks radīts šī krāšanas hormonālā vide. Un faktiski, ko tas nozīmē, ir tas, ka, ja tu ik pa laikam kaut ko bišķiņu apēd, ne tā kā tev, ko tu zini, ko nevajadzētu ēst low-carb uzturā, tu vienkārši bojā to pārēju. Un burtiski tas būtu līdzīgi, kā tu mēģini iestādīt kaut kādu augu, un tu viņu ik pa laikam vienkārši izrauj ārā no tā potiņa un iestādi pa jaunam. Un viņš vienkārši tur neiesakņosies. Un tieši tāpatās tu sev uztaisīs to pārējais posmu nevajadzīgi garu, nevajadzīgi grūtu, un principā viņš pat pilnībā arī nenotika, atkarībā no tā, cik bieži ir tādas, ja mēs tās varam saukt par krāpšanos vai tādas lietas. Atdot ogļhidrātiem bagātus produktus, īpaši mazos apjomos, tas arī noturēs fizioloģiski vēlmi pēc tiem. Tā kā, ja tu ēd pa vienai končiņai, tev konstanti gribēsies tā viena končiņa. Un tas radīs arī emocionālu vēlmi pēc tiem produktiem, jo tev visu laiku liksies. Ir tā, ja tu kaut kam 100% pasaka nē, tad ir nē. Tad tas pat vairs nekļūst par tādu aizliegto augli. Bet ja tu atļauj kaut vai bišķiņu, tad tas kļūst par tādu emocionālu, tā kā viņš to pilnīgi velk klāt. Un līdz ar to tāpēc ir svarīgi izņemt ārā pavisam. Un arī fizioloģiskā puse tur ir tāda, ka, ja mēs pilnībā izņemam ārā tās lielās ogļhidrātu grupas, tā kāre pēc tiem saldumiem un lieliem ogļhidrātiem, viņi pazudīs. Bet ja mēs atstājam bišķiņu kaut ko, viņu visu laiku tiek uzturēta dzīve, un viņi līdz galam nepazūd. Un kā arī ēdot no sarkanā saraksta, kur pēdējā lieta tev būtu jāskaita ogļhidrāti. Tātad, ja tu ēstu no sarkanā saraksta lietas, tad tev būtu jāskaita ogļhidrāti, un tas, jo ir tā kā grūti palikt zem tā limita, un tas tā kā turpinātu sarežģīt visu to lietu. Priekš kā tas tev ir vajadzīgs? Sākumā es iesaku, tas process ir visiem daudz vienkāršāks, tas var likties paradoxāli, bet ja tu 100% visu izņem ārā, tā pārēja ir daudz emocionāli un praktiski vieglāk nekā, ja tu tur kaut ko bišķiņu atstāji. Un plus, ja tu katru dienu sev atstāji vienu maizi šķēlīti, tu nevar teikt, ka tu ēdi low-carb uzturu. Un to visu pasakot, nostādot tādu perfekcionistu vidi.
ja tev sanāk netīšām apēst kaut ko no sarkanā saraksta, tas nav nekāds pasaules gals. Un tavs ilgtermiņa progress netiks sabojāts, jo viena diena tev nekad nav padarījusi resnu vai neveselu, un viena diena, katru dienu, gan to var izdarīt. Tātad, ja tev zina, tu ej uz darbu, un tu uz darbu kafejnīcā nezinu, vai tur salātiem ir cukurs piebērts klāt vai nē, un tu apēdi salātus, un tad tu uzzini, ka tur bija cukurs, nu, nepārdzīvo par to. Tas nav nekāds pasaules gals. Tas mērķis ir izņemt, tas mērķis ir apzināti nelietot visas tās lietas. Un te, protams, ir apzināti, var apzināti izvēlēties nezināt kaut ko, tas ir cits stāsts. Esam godīgi pret sevi. Ir svarīgi būt godīgam pret sevi visā šajā procesā. Un, ja pašam nezinot, sanāca apēst kaut ko no sarkanā saraksta, neuztraucies. Nākamreiz vienkārši no tās lietas izvairies, un viss, ja tas ir iespējams. Un savukārt, un te ir atšķirība, vai tu kaut ko apēdi netīšām, vai arī tas jau bija tāds plānots impulss, ja mēs to tā varam nosaukt. Ja tu ar sevi tirgojies pirms to apēst, tu zināji, ka tev nevajadzēja ēst to kūku, un tu ar sevi tirgojies pirms tam, un tad tev sanāca apēst, tad gan ir svarīgi sev pajautāt, okay, kāpēc es to izdarīju, par spīti tam, ka es zinu, ka man to nevajadzēja darīt, un ka man tas nenāca par labu ne veselībai, ne svaram, ne pašjūtam, nekam citam. Un ir svarīgi godīgi sev uzdot šo jautājumu, sev neko nepārmetot, un saņemt to atbildi, un mācīties no tās kļūdas, jo tas ir vienīgais veids, kā tu vari saprast, kas ir tās lietas, kas tev traucē tavam progresam, kas ir tās lietas, kas tev palīdz kļūdoties. Un ja kļūdas ir ok, es gribu, lai mēs sākam šo kursu ar tādu domu, ka kļūdas ir ok, kamēr mēs no viņām mācāmies, kamēr mēs viņus apzināti neturpinam pieļaut. Un vienkārši sakām, ups, tā nu sanāca, te neko nevar darīt. Tā gan ne. Bet ir svarīgi, kļūdas ir ok, ja tu nevari tikt galā ar kaut kādu kļūdu, droši prasi man palīdzību, priekš tam es te esmu, bet tagad, kad tu pieļauj kļūdu, no sākuma uzdod sev to jautājumu, okay, kāpēc es šo kļūdu pieļauju, un ko es nākamreiz varētu darīt savādāk, ko es varētu uzlabot, un tā mēs lēnām pieslīpēsim to procesu. Tā kā galvenais ir sev nerāt, nepārmest neko, un tad arī tās lietas pašas sāks aiziet no sevis.